Latvijā 49% jauniešu mācību uzdevumu veikšanai izmanto mākslīgo intelektu, liecina Samsunga konkursa veikta aptauja. Ko Ogres tehnikuma skolotāji domā par mākslīgā intelekta iekļaušanu mācību procesā? Kas attiecas uz mākslīgo intelektu saistībā ar maniem priekšmetiem, tad man ir divas dažādas atbildes. Kas attiecas uz vēsturi, tad mākslīgais intelekts nevar palīdzēt cilvēkam veidot kritisku domāšanu, kritisku izvērtēšanu un prasmi veidot savu argumentāciju. Domāju, tur, kur ir vispār izglītojošie priekšmeti un sacerēmi, tur gan es domāju, ka mākslīgais intelekts ir spēcīgs konkurents mūsu smadzenēm, jeb audzēkņu smadzenēm. 72% no 930 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem uzskata, ka mākslīgā intelekta prasmes būtu jāapgūst skolā. Savukārt 19% jauniešu domā pretēji. EdTech advokāts secina, ka pārmērīga atkarība no AI izmantošanas var kavēt skolēnu spēju attīstīt kritiskās domāšanas prasmes. Bet ko paši skolēni domā par mākslīgā intelekta izmantošanu? Tā nav slikta lieta. Viņu var izmantot, bet ir arī jāmāk viņu tieši izmantot ar mēru. Jo, lai AI izdarītu visu tavu darbu, tas ir mazliet jau slikti. Un tur jau pārkāptās robežas, kas viņš ir. Jo viņš jau nebija radīts, lai tieši darītu mūsu darbus, viņš bija radīts, lai mums palīdzētu. Bet tagad jau tieši pāriet pāri tajai robežai, ka viņš vairs mūs nepalīdz, bet atņem tieši mūsu darbus. Un tas ir tieši tas sliktais punkts, kuru mums vajag ievērot, mums vajag ieiet tajās robežās, un mums pašiem vajag ētiski viņu izmantot. Es domāju, ka mācību procesā mākslīgo intelektu nevajag izmantot, jo studenti pārāk daudz uz viņu izmanto un nedomā paši par sevīm un nemāk uzrakstīt esejas paši vairāk un nevar paši uzģenerēt kaut ko uztaisīt, izveidot. Lielāko daļu intervēto bija negatīva attieksme pret mākslīgā intelekta izmantošanu, darbības principiem un tā iespējamo ietekmi uz sabiedrību, kas veicina neētisku rīcību un pastāvīgu trūkumu. Ketija Butkeviča, Amanda Molustova.